12. oktobrī jau 43. reizi Rīgas kanālā norisināsies airēšanas slalomu sacensības, pulcējot dalībniekus no 6 valstīm, tostarp Latvijas. Mēs esam ieradušies airēšanas slalomu treniņā, kur parunāsimies ar vienu no sacensību organizatoriem Aivaru Misiņu, lai uzzinātu sīkāk, kādas ir mūsēju izveidas tikt pie godalgotām vietām. Airēšanas slalomu sacensības Rīgas kanālā norisināsies jau 43. reizi. Tas nozīmē, ka airēšanas slalomu tradīcijas kā tādas Rīgā droši vien ir spēcīgas. Jā, tas skaidrs pats par sevi jau liecina 43. sacensības, un šīs sacensības notiek 43. reizi jau pēc kārtas, bez neviena pārtraukuma. Cik liela ir bērnu un jauniešu interese un atsaucība par airēšanas slalomu Rīgā? Ir diezgan liela interese, tā kā skatoties to, ka šis sporta veids ir diezgan grūts, bērniem patīk nodarboties svaigā gaisā, airēt, un ir diezgan liela atsaucība. Lūdzu konkrētāk par gaidāmajām sacensībām. No kādām valstīm varam gaidīt dalībniekus, vai Latvija būs ar favorītiem? Dalībnieki būs tradicionāli no Krievijas, no Ukrainas, no Lietuvas, Igaunijas, un arī gaidām dalībnieks no Baltkrievijas. Tradicionāli ir tā, ka praktiski Latvijas komandas ir spēcīgākās, bet pēdējos gadus mūs priecēja Ukrainas komanda, kur atveda nacionālo izlasi, un šogad piedalīsies arī Eiropas junioru čempionāta otrās vietas ieguvēji. Kādas ieskaitas grupas būs sacensībās? Populārākā ir K1 vīri, pēc tam ir C1 vīri, C1 sievietes un K1 sievietes. 4 grupas. Un vecuma amplitūdā tas būtu? No 10 gadiem līdz veterāniem. Rīgas kanāls, vai šī vieta ir izvēlēta nejauši vai tomēr apzināti šādām sacensībām? Apzināti, jo ar šīm sacensībām mēs popularizējam airēšanas slalomu Latvijā un arī airēšanas slalomu Rīgā. Lūdzu, sīkāk pastāstiet par sacensību norisi. Tātad, kad, kur, cikos? Sacensības notiek 12. oktobrī, 12. Rīgas pilsētas kanālā pie Basteikalna. Un sacensības notiksies līdz 16:00. Vai jūs kā sacensību organizators varat ieteikt arī kādus labākos skatu punktus? Labākais skatu punkts varētu būt tiltiņš pār kanālam.